esam atpakaļ. Cik daudz no mums kādam pavaicāja, kurš jūtās? Es saprotu, ka tas bija jāpaveic galvenais kafijas pauzē, vai ne? Jā, dāmas un kungi, kā jau pirms tam minēju, paneļdiskusija šobrīd mums būs. To mēs aicināsim, uz šo mēs aicināsim iepriekšējos runātājus. Tad runātāji droši varēs nākt un pēc kārtas arī sēsties. Tāpēc aicināsim Martu Karlsonu. Pirmā kārtām ar aplausiem sagaidām. Bet droši sēties pēc kārtas. Ja nu gadījumā kāds grib vārdu atcerēties, vismaz, lai būtu vienkāršāk saprast, tā bija Marta, tā bija pirmā. Tad mums ir interesanti. Tad sagaidām arī, protams, ar aplausiem. Ivars Vanadziņš. Tā ar mums ir Iveta Bikse. Jā. Un šo diskusiju, dāmas un kungi, mums vadīs neviens citi kā Linda Šedlere. Sagaidām arī viņu ar aplausiem. Gribēju mazu detaļu vēl izstāstīt, kāds iespējams, ja tur tālākās rindās un varbūt kautrējās roku pacelt vai kā, droši varat noskanēt QR kodu, kas ir ekrānā redzams. Tur būs slaido iespēja uzdot jautājumus. Jūs droši drīkstat arī celt roku, uzdot savus jautājumus. Visi tie, kas ir pieslēgušies online, jums, es ceru, ka arī ir redzams attiecīgi QR kods, kur jūs varat uzdot savus jautājumus. Pēc tam mēs tātad jums dosim šos tā jautājumus. Mēs speciāli jums izslēdzām aizmugures ekrānu, lai nespīd acīs, lai jums ir ērtāk. Pārējie redz kodus. Jums par to nav jāstraucās. Tie, kas grib uzdot jautājumus, man jums ir divi tādi ieteikumi attiecīgi. Viens ir varbūt tiešā veidā par inspekciju. Tie nebūs jautājums, ko jūs vispējīgāk varēsiet atbildēt. Tas ir viens. Otrs ir, kad jūs uzdodat jautājumu, uzdodat lūdzu norādi, kam jūs gribat uzdot šo jautājumu, lai mums nav tāda visiem jautājumi par visu. Tāpēc, ja mēs esam gatavi, tad mēs varam droši arī sākt. Jūs esat gatavi? Jūs gribat par to parunāt. Zem cik acu pāriem, zem 5 acu pāriem nesanāks vienīgi jums ir mikrofoni, ja? Tā kā droši mainamies savā starpā, tā lai mūs dzird arī online, jo, ja jūs runāsiet šeit, online jūs vienkārši nedzirdēs bez mikrofona. Lai tas, kas ir pateikt šeit, lai paliek šeit. Es jau jums visiem rakstīju, ka man prieks būs ar jums parunāt, un ar daudziem no jums es esmu jau runājusi par daudzām lietām, un visticamāk mēs netiekamies ne pirmo, ne pēdējo reizi. Tādas vairākas reizes vēl sekos turpmākajos gados. Mēs noskaidrojam, ka Valsts darba inspekcija pievērsīsies nākamos 3 gadus šai te būtiskajai jomai, un man liekas, tas mums liek visiem aizdomāties arī, kad tas kļūs par mūsu dienas kārtību vienu no būtiskākajiem jautājumiem organizācijās, un ne tikai tāpēc, ka mums inspektors elsos pakausī un prasīs, ko tu šajā jomā dari, bet visticamāk mēs piedzīvosim pārmaiņas mūsu pašu cilvēkos. Un tāpēc visas jūsu kartās tēmas, ko jūs šodien stāstījāt savās prezentācijās, tiešām ļoti norezonēja, un es sev mēģināju pievilkt tādas vairākas lietas, un es tad bišķi mēģināšu izlasīt, ko es pat uzrakstīju, bet tāda viena lielā atziņa man bija tāda, labāk sāpīgas beigas nekā sāpes bez beigām. Par to mēs parunāsim. Tas ir par to ātro konfliktu risināšanu, ja, kad droši vien, kad labāk ir, ja sāp, tad uzreiz pasakam, kas sāp, ārstējam uzreiz un kļūstam atkal veseli. Tas arī pierādījies, ja tu sāc laicīgi ārstēties, tad principā tev ir lielāks izredzes ātrāk atvesaļoties. Tā kā tas bija tāds, ko es aizdomājos. Man ļoti patika tas redzi, jūti, runā, dari. Jā, tā tad iedarbināt tās maņas, visas maņas, jo mēs esam īstenībā pēdējā laikā ļoti daudz aizgājuši prom no tām maņām, no tām sajūtām. Mēs atstājam ļoti daudz ko mākslīgam intelektam, sistēmām, procesiem, paļaujamies uz to, ka tas strādās, bet tā maņu iedarbināšana šajā jomā ir ļoti būtiska, ka mēs paliekam cilvēki, klātesam. Ivar, es tev pajautāšu, vai suns palīdz?
Nu, tajā, jo tur bija tās atziņas par to, ka tur jūs pētījāt arī cilvēku ar suņiem. Arī par to mēs parunāsim. Jā, es varbūt atgādināšu par mikrofonu, to mums vajadzētu. Tad mēs arī droši vien paskatīsimies arī ar Ivetu, ieskatīsimies tais organizācijās un vispār parunāsim par Latviju kopumā. Bet tā pirmā jūsu sajūta, varbūt katrs no jums, mainīsim kārtību, varbūt sāksim tā, 1, 2, 3, 4 kārtībā, lai Marta sāk. Bet Marta un visi, kas šobrīd ir tie sāpju punkti Latvijā, ko jūs arī no savas pieredzes pamanāt? Par ko cilvēki runā arvien vairāk, kas viņiem sāp arvien vairāk? Es varbūt neiešu tādos konkrētos konfliktu piemēros, bet man liekas, ka tas, kas notiek šobrīd, ir tā paudžu satikšanās. Nāk iekšā jaunie, kas grib runāt par visu uzreiz, tagad, tulīt un atklāti. Un varbūt satiekās ar cilvēkiem, kas ir pieraduši darīt pilnīgi citādāk, kam konflikts ir bijis vislielākā šausmu ideja, kas vien var būt, un lai tikai ko, bet ne konfliktēt. Un man liekas, ka tur notiek tāda, kaut kāda tā sadursme, ka satiekās tādas atšķirīgas kultūras, varbūt, ka daļa ļoti grib risināt, un nevienmēr tas ir par paaudzēm. Reizēm tiešām ienāk organizācijās viens cilvēks, kurš saka, klau, bet šitas nav ok, kā mēs darām. Varbūt kaut ko mainām, un tā lielā pārējā mēs saka, nē, mēs jau esam pieraduši. Mēs jau 15 gadus esam ļoti smuki iemācījušies, varbūt labāk nē. Un man liekas, ka tā ir tāda liela problēma. Ja agrāk varbūt tas konsensus bija lielāks, ka nerunājam, neinteresējamies par mentālo veselību, nepievēršam šim uzmanību, tad tagad viņš sāk sašķobīties. Un ir tas brīdis, kurā mums it kā ir jāpārdod tā ideja, ka klau domājam par šo, runājam par šo, bet viņi nav vēl līdz galam pārdot. Līdzīgi tā kā audzināšanā, man gribas teikt. Kaut kādas jaunās vēsmas nāk iekšā, bet mēs vēl neesam līdz galam droši, ka šitā var izaudzināt sakarīgus bērnus, un līdzīgi arī, man liekas, ar organizācijām. Mēs gribam runāt, bet vēl nav skaidrs, vai vajag, vai strādās, vai nestrādās. Ir skaidrs, Ivers pastāstīja, ka ir skaidrs, ka strādās un ka vajag, bet man liekas, mums nav vēl līdz galam varbūt tā ticība. Tas ir mans novērojums. Un tad metaforiski varētu teikt, ka paklājamies pacelājam biežāk. Mēs tā kā viņu vēdinam drusku, varbūt, un palūram, kas tur notiek apakšā, bet nav, Ieskatāmies, bet nezinām, ko darīt. Ko ar to darīt, un taisam viņu ciet, jā, un tad labāk tomēr ātrāk varam ciet, jo, ir jau bīstami, un ir bais un viss pārējais. Jā. Labi, jā. Jā, paldies Martai par ieskicēšanu, jo es tā pēkšņi domāju, bet par ko tad, lai es saku, un es sapratu, ka es arī varu piekrist šai jomā strādājot iekšlietu ministrijā, kad es redzu, ka nāk jaunie cilvēki, un viņi nav mierā ar to, kaut kādu hierarhisko sistēmu, un tieši tā ir rakstīts, un tā būs, un viņi ir tie, kas vairāk to paklāja purina, un reizēm aizpurina līdz pat ministram augšā. Un tas liek saņemties pārējiem apkārt un sāk domāt. Un manā pieredzē, es negribu teikt, ka tieši tā paklāja purināšana varbūt, ka ir bijis tas iemesls, bet šobrīd iekšlietu ministrijā tiek veidota tāda atbalsta personu programma, kurā mēs kā psihologi gatavojam savus pagarinājumus, savus roku, acu, mutes pagarinājumus, respektīvi mēs apmācam darbiniekus atpazīt savu kolēģu psihiskās veselības grūtības un mācīties, kā mudināt kolēģi doties pēc atbalsta. Tā kā man liekas, ka tā vēsma, tas ritenis bišķiņi ir pagriezies tajā virzienā. Nav vairāk tā, ka tikai par ķiverēm un par cimdiem domā, bet ir jau sācis bišķiņi vairāk virzieties. Arī par valkātāju. Arī par valkātāju, jā. Tā kā paldies visiem jaunajiem, kas to dara un vicina to paklāju. Būs mums laba metafora tagad. Paldies, jā, Ivar. Es pievienojos tam, kas jau izskanēja tieši par šo jautājumu, un tas, ko es varu pielikt klāt, ir tas, ka varbūt divas lietas, kas mēs kaut kā varbūt tā, viena izskanēja, viena neizskanēja, tā, kas neizskanēja, tas, ka, kad ir arī, kaut kur jau bija pieminēt, ka tas, kad jārēķinās, kad ir arī pilnīgi skaidrs, ka mainīsies arī tā darba vide vispār, ja darbs, veids, kā mēs strādājam, un kā tas mūs vēl ietekmēs, es runāju par to pašu, piemēram, labi, tur par visiem tur platformu darbiem un tādām lietām pats par sevi, mākslīgo intelektu pats par sevi arī par to 4 dienu nedēļu iespējams vēl kaut ko. Es tie daudziem ir skaidrs, ka būs savādāk vadītājiem, bet tieši kā būs LR atklā, neviens vispār nezina. Un tas vēl droši vien kaut kādu papildus aspektu iedod pa virsmu visam tam. Un otrs, tas, ko mēs redzam atkal no tiem saviem varbūt kanāliem un datiem, ir tas, ka nešaubīgi
vadītājiem nebūs vieglāk, jo vēl vairāk pieaugs tā iekļaušanas kategorija, jo tie jaunie un tie cilvēki vispār ir ārkārtīgi dažādi, un viņi arī vairs nebaidās to pateikt, kas, protams, kad ir forši, bet nav vieglāk, nepadara neko vieglāk. Un, protams, arī līdz ar to tās pieejas viņas būs individuālākas, un katram tur vienam vajadzēs to suni deviņos izvest, un tāpēc viņš deviņos nevar pieslēgties nekam, un vienam kaut kas cits būs, un vienam vēl kaut kas cits. Un tas viss ir forši, un tā ir dzīve, ja? Bet tas, protams, ka kādam vieglāk neko nepadara. Ja? Tad kā ir vairāk to iespēju tiem konfliktiem un tam visam. Bet es vispār, es domāju, ka tas galvenais, ko es gribēju pateikt, ka tas, ka vēl viena papildus bēda, ir tas, ka mēs jau nezinām, kā mēs pēc 3 gadiem strādāsim. Un tas droši vien būs savādi. Skaidrs, ka krozāns ceps apmēram tāpatās, tik daudz ir skaidrs, tikai varbūt robotizēs vairāk. Ja? Bet kā tie plānā galdiņu urbē, kā tie strādās, atvainojos, ja tādi kā mēs, tas ir labs jautājums. Bet, Iver, pirms Iveta nofokusējoties, jo tev ir dati. Tu esi datu cilvēks, pētnieks. Un, kas ir top 3 psihoemocionālie riski Latvijas darba vietās vai vidē šobrīd? Es domāju, ka viņi faktiski jau, es piekrīstu tam top 5, kas tur bija. Ja? Tātad, jā, lomas, slodzes, jā, es diezgan piekrīstu, jā. Jo tie arī, manuprāt, to pašu apmēram rāda arī Kantari un rāda visi, kas cits, kas kaut kur parādās, tā apmēram to pašu jau rāda. Tā kā tas virziens tur ir, jā. Jā, un Ivet, kas tavuprāt ir savu punktu numur 1 šobrīd? Jā, es teiktu, noslēdzot par psihoemocionāliem riskiem, es teiktu, ka labā ziņa ir tā, ka mēs esam, man liekas, jau tikuši prom no uzskata, kad emocijas atstāja mājās, nāca uz darbu bez emocijām. Šis mums tā kā jau ir pārgājis. Visās paudzēs, vai par to runā, vai par to nerunā. Tas ir jautājums par psiholoģisko drošību komandā, bet mēs no kopējās sabiedrības tendencēm tiekam iedvesmoti vairāk apzināties, vairāk runāt par to, kā es šajā brīdī jūtos, daudz arī reflektēt. Līdz ar to vieta viņa tiks vai nu izbrīvēta, vai nu darbinieki viņu izbrīvēs vietu šajā gadījumā organizācijās. Un otra būtiskā lieta ir, kad mainās profesionālā identitāte. Attiecīgi ir jomas, kur pieredzēji vairs nebūs tādas nozīmes, būs jomas, kur pieredzi vajadzēs uzkrāt un īsti nebūs zināms kā, jo nav šīs nodošanas un pēctecības, par kur ļoti maz domā uzņēmumos. Līdz ar to es teiktu, galvenā vēl tāda lieta tieši organizācijās, ko no manis gaidīs nākošos 2 gadus, kā man gatavoties un cik daudz eksperti izjutīs tātad neskaidrību par to savu lomu, kas es būšu, kas es nebūšu. Un vadītāja loma šajā gadījumā ir ārkārtīgi nepateicīga, jo kā es varu atbildēt darbiniekiem, kad man nav daudz skaidrs pašam par sevi, ko vērtēt, ko mācīt, uz kurien man virzīt šos darbiniekus. Līdz ar to tad kopēja uzņēmuma nākšana kopā visu līmeņu vadītājiem. Tas būs tas, kur mēs skatāmies, kā atkal komandā runāt par tiem jautājumiem, kas varbūt pat nav problēma jautājumi, bet kā mēs attīstīsim mūsu cilvēkus. Tikpat labi, kur mēs dabūsim to darba spēku, bet tas ir cits jautājums, bet tas arī ieskanās jau. Šis man raisa pārdomas par tiem vadītājiem un tas, ko runāja pirmās 2 runātājas savās prezentācijās par to drošo vidi un to ievainojamību, vai vadītāji spēs šajos pārmaiņu laikos sevi ielikt tajā. Un ko viņiem darīt, lai viņi spētu ielikt sevi arī šajā ievainojamības pozīcijā? Kā viņiem iziet pie tās savas programmas un pateikt, es arī nezinu? Tas ir otrais jautājums. Pirmais jautājums ir, kā man pārstāt darīt operatīvās lietas, kur man vispār atrast šim laiku. Ja man parādīsies laiks un man uz darba pienākumos būs ierakstīts, kad man ir jārunā ar cilvēkiem, man ir jāzina, kas šobrīd ar viņiem notiek, tad būs nākošais jautājums, kā to pārvērt, un to var iemācīties. Okay, bet tur ir atkal tāds, par tām operatīvām lietām, tur daudziem vadīt līdz ar AI ienākšanu, mākslīgā intelekta ienākšanu. Jūs daudz, droši vien klātesošie arī bija vakar konferencē, runāja par mākslīgo intelektu, par tā ietekmu un ienākšanu.
tur vadītājiem arī, un es lasīju nesen Harvard Business Review vienu atskaiti arī, kur bija rakstīts, ka vadītāji daudz vairāk paši uz sevi uzņemās saistībā ar mākslīgo intelektu, jo viņi arī grib kļūt, pirmkārt, viņi grib paši nebūt stulbi un izmantot, ja? Tad viņi saprot, ka ir daudz lietas, ko viņi kādreiz prasīja komandām. Viņi vairs viņas neprasa komandām, bet izdara paši. Sāk dzust cilvēcīgās šīs te intervences līmenis starp vadītāju un darbiniekiem. Tātad darbiniekiem darbu dod sistēmas. Vadītāji sapratuši, ka to, ko kādreiz darīja darbinieki, viņam vairs tur arī vajag darbiniekus nevajag, bet it kā tie darbinieki kaut ko tur dara. Kā viņiem satikties un kā par to diskutēt? Jā, es atvainojos, es atbildēšu. Jā, tev mikrofons vienkārši. Jo tieši vakar man bija diskusija, kurā es gatavojos par mākslīgu intelektu un cilvēku, un es intervēju dažādus personāla speciālistus, tiem, kas lieto jau, tur dažādas nodaļas šo mākslīgo intelektu, jā. Un arī tiem, kas apmāca cilvēkus, kas lieto. Tātad tas būtiskākais ir, kad šobrīd lielos Latvijas bāzētos uzņēmumos mākslīgo intelektu labāk, mazāk, lai ir drošāk. Privātos uzņēmumos, kas ir mazāki un ja augstākai vadībai ir interese, eksperimentēs, veidos, ņemsies, bet būtībā tas secinājums ir par to, ka šobrīd mēs esam ļoti eksperimentālā fāzē, mēs varam lasīt Amerikas pētījumus, kā tur kas notiek, un par psihoemocionālo stresu tur parādījās gan viena plājas. Personāla daļas par to īsti cilvēki eksperti nerunāja, uzdodot jautājumu, vai tiek novērots kaut kāds stress darbiniekiem. Viens lieto vairāk, viens lieto mazāk, tad mums ir entuziastu grupas, tad mums ir kiberdrošība, pa kurām durvīm, kurā brīdī ienāk. Bet no apmācītājiem, kuri māca dažādu līmeņu šīs te grupas, pie viņiem nāk vidējais līmenis un iesācēju. Tie supereksperti nenāk, un kad tie darbinieki, kas ir mākslīgo intelektu palietojuši, kad viņi jau zina dažādus izmēģinājuši, viņiem ir viedoklis, viņiem parādās šis tehnostress, jo viņi nezina, ko no manis prasīs, vai man būs jāstrādā mašīnas ātrumā, vai man būs jāstrādā 2 reiz ātrāk, 2 reiz kvalitatīvāk, ko no manis prasīs. Skaidrs, kad es lietoju šo mākslīgo intelektu rīku, bet ir lielais jautājums. Un atbildot par vadītājiem, tā eksperta loma tiek pamatīgi apšaubīta, un smadzenes, kā tev apšauba eksperta loma, viņas jau uztver to, ka tev tā kā fiziski sāk tevi spārdīt un sist. Es varbūt varu iedot vienu jautājumu no malas. Es skatos, ka mums vairāk jautājumu ir ienākuši. Varbūt pat 2 mēs varētu apvienot vienā. Un viens no jautājumiem ir adresēts Martai. Tātad jautājums skan šādi. Kā rīkoties, ja viena no konfliktējošām pusēm konflikta risinājumu uztver kā uzbrukumu un draud ar sekām? Un otrs, kas man šķiet vēl, kā tur bija, tātad otrs arī ļoti interesants jautājums, to varbūt arī kāds cits var atbildēt, ja vēlam vai Marta. Kā runāt tieši ar augstāko vadību, ja viņi rada emocionālu spriedzi, aizskar vārdiski un joki ir personīgi aizskaroši? Maigi ceļot šo tēmu, problēmu neredz. Tur tik daudz, kas ir. Mēs 3 stundas varētu lekciju vadīt, vai ne, par šo tēmu? Tik daudz laika mums nav. Jā, mēģināsim, tu, Linda, man kaut kā met bumbiņu. Protams, ka mums ir jāņem vērā, mēs nevaram izlikties, ka konflikts ar vadītāju ir tas pats, kas konflikts ar darbinieku. Tieši tāpēc mēs arī redzam, visticamāk, kiberdatos, ka šie konflikti ir saistīti ar daudz augstākiem labbūtības un sliktākas veselības rādītājiem. Jo, protams, ka mani šis konflikts apdraud daudz vairāk, tur ir varas distance, jo tātad, ja kāds man var draudēt par konfliktu ar sekām, tad visticamāk šis cilvēks ir kaut kādā varas pozīcijā, vai ne? Un tur ir kaut kāds pamats, kāpēc kāds grib draudēt man ar sekām, tātad viņam ir ideja, visticamāk, ka šīs sekas varētu tikt arī īstenotas, vai ne? Un es domāju, ka šo ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Jā, mēs varam risināt konfliktus, jā, īpaši, ja mēs esam publiskajā sektorā, mums reizēm var būt par tādu tā kā patriotisku ideju, vai ne, ka man ir jāiet un jācīnās un jārunā par to, bet jūs nevarat apdraudēt sevi šajā ceļā, vai ne? Un mums ir jābūt ļoti godīgiem par to, ka reizēm man būs jāizvēlās nerisināt konfliktu, ja es gribu saglabāt savu darbu. Taču es vienmēr aicinu, ja gribētu uzdot arī kaut ko praktisku, nevis tikai bezcerību, vai ne, labāk neejiet, nerunājiet ar vadītājiem un nestrīdaties. Tas, kas ir problēma reizēm ar konfliktiem un reizēm pat ar tādām mobbinga un tas, ko mēs saucam par tādiem toksiskiem darbiniekiem un situācijām, ir, ka ļoti bieži šie cilvēki šīs absolūti neadekvātās rīcības iemācās mūsu miedarbībā. Proti, viņi sāk darīt kaut ko jocīgu un neatbilstošu, un mēs nevienā brīdī nepasakam, ka klausies, šis vispār nav ok. Mēs nevienā brīdī nenovelkam to robežu un nepasakam, ka šis nestrādās, šis neies
cīnījies krastā. Un ļoti bieži šie cilvēki, kas varbūt sākotnēji ir bijuši tīri ok, bet ar mazām dīvainībām, viņi kļūst par tiešām visu pārņemošiem toksiskiem elementiem, tāpēc, ka mēs viņiem esam atļāvuši. Un šeit, man liekas, ir ļoti svarīgi domāt par robežām un ekspektācijām. Man ir viens brīnišķīgs piemērs no vienām konfliktu mācībām, kur sieviete tiešām teica, viņa atnāca uz jaunu darbu vietu, un viņai bija vadītājs, kurš kliedz. Viņa teica, es pirmo reizi, kad to ieraudzīju, vispār nesapratu, kas notiek. Protams, ka tu tajā situācijā arī nevari īsti noreaģēt, jo tas ir tavs vadītājs, viņš tagad kliedz sapulcē, tā ir ļoti apdraudoša situācija, un mums tas ir jāapzinās. Bet viņi pēc tam pasēdēja un padomāja, saprata, nē, tā tas īsti, man šis tiešām nedara. Viņi uzrakstīja šim vadītājam ēpastu, ka, klau, un šeit ir būtiska nianse. Viņa nevis runāja par savām ekspektācijām, man ir svarīgi strādāt cieņpilnā vidē, man ir svarīgi, ka uz mani nekliedz, mums visiem tas ir svarīgi. Tas ir tīri ok ekspektācija. Bet viņa runāja par savām robežām. Un viņas robeža, ko viņa nodefinēja, bija ļoti skaidra, un tā skanēja šādi. Ja es redzēšu, ka mēs darbā kliedzam, tad es šeit strādāt nevarēšu turpināt, un viņa acīm redzot to nodefinēja pietiekami skaidri, un šis vadītājs tiešām pārstāja kliegt, jo viņam bija skaidrs, te arī kaut kādā ziņā darbinieks piedraudēja mazliet ar savām sekām, vai ne? Un tas, par ko šī sieviete stāstīja, viņa dalījās, kad viņa redz, ka reizēm sapulcēs viņš tā kā uzvelkās un gribētu kliegt varbūt vai kaut kā izpausties, bet tad viņš atcerās, ka tam būs sekas, vai ne? Un tomēr spēja arī sevi salāgot. Tas, par ko varbūt es gribētu aicināt, ir sākt konfliktu ar to savu vajadzību paušanu un paušanu tādā skaidrā, laipnā, sakarīgā veidā, kad šīs ir manas ekspektācijas un tās ir robežas, ko es lieku apkārt savām ekspektācijām. Un šis ir, un ja es saku, ka es iešu laukā no sapulces, tad, ja tu klieksi, tad, kad tas notiek, tad man tiešām ir jāiet ārā. Tad man ir tiešām šī sava robeža arī jāuztur un jāprāt tam cilvēkam, ka es šo domāju nopietni. Es te nesēdēšu, nekladzināšu 5 gadus, kā es gribu cieņpilnu komunikāciju. Es reāli kaut ko darīšu. Un tad, ja tu kliedz, tad es eju ārā. Līdz ar ko, man liekas, varbūt tas ir kaut kāds mazāk sāpīgs, mazāk apdraudošs veids, kā ar vadību risināt konfliktus, neejot tiešā konfrontācijā, bet maksimāli parūpējoties par sevi un par to, kas man ir svarīgi šajā situācijā. Un es nezinu, vai tas atbild arī uz otro jautājumu, jo es viņu vairs neatceros. Jā, paskatīšos, kā. Jā, otrs jautājums bija, kā runāt tieši ar augstāko vadību, ja viņi rada emocionālu spriedzi, aizskar vārdisku un joki ir personīgi aizskaroši. Maigi ceļot šo tēmu, problēmu neredz. Jā, es gribēju bišķiņ nedaudz piebilst no sociālās neirozinātnes viedokļa. Kā jau teicu, man ļoti, ļoti patīk šis priekšmets augstskolā. Un tur bija tāds fenomens, ka tavu noslēpums par vadītājiem kļūst ļoti bieži cilvēki, kuri ir narcistiski orientētas personības. Viņi vienkārši tā tur nokļūst, tāpēc, ka tā tas notiek. Un, diemžēl tur ir viens mīnusiņš šai ziņā, vēl daudz citu arī, bet viens mīnusiņš ir tas, ka pētījumi rāda, ka narcistiski orientētām personībām ir tāda īpatnība, ka viņi aizmirst kaut ko, kas apdraud viņa tēlu. Tā ir tāda īpatnība aizmirst. Smadzenēs bāzēta īpatnība. Es tagad nepateikšu tieši, kurā vietā viņa atrodas, bet, kad es to sadzirdēju lekcijā un mums paskaidroja to fenomenu, es domāju, ak, Dievs, es pēkšņi saprotu, kāpēc tie cilvēki tik mierīgi var dzīvot. Viņi neatcerās, ka viņi ir savārījuši ziepes, ka viņi ir kādu pazemojuši ar saviem kaut kādiem sarkastiskajiem jokiem, jo ja viņiem to atgriež atpakaļ, tas neatbilst viņu tēlam, kā viņi domā paši par sevi. Ja, tas nav par viņiem. Ja? Tāpēc tas maigi atgriezt varbūt arī nestrādā. Tur vajag vairāk ar tieši un papieri. Un atkal labā ziņā attiecībā uz narcistiski orientētām personībām viņi ātri saprot un ātri mācās. Ļoti. Tā ir īpatnība, kas ir noderīga būt vadītājam. Un ja šo šādā mērcē pasniedz, ja, ka tas būtu vērtīgi kā vadītājam, saprast, ka šis te joks bija tāds, kas varētu neatbilst tā mūsdienu vadītāju augstajām tendencēm, strādās daudz labāk. Ja skatos, ka mums ir vēl viens jautājums, tev tieši paredzēts situācija. Redzot un jūtot spriedzi un konfliktus, darbinieks par to runā, bet viņam saka, ka viņš nevar ticēt pats savām acīm, ausīm un sajūtām. Ko šī mirklī, kā rīkoties? Šitas ir klasiska situācija, kas tagad saucās gaslightnings. Tas, ko tu redzi, tas nav par tevi. Tas, ko tu dzirdi, tas neeksistē, tev rādās viss. Un skatīties, cik ilgi un cik tālu tas gaslightnings iet, ja viņš ir tik šausminošs, kā Marta minēja, nav jau tad jāpaliek
tur un jāmoca sevi, ja tā tiešām kļūst par tendenci. Bet, ja ir spēka un ārējie resursi sevi saturēt un sevi uzturēt, tad var dot pretī to, ka nē, es redzu, šeit ir fakti tādi, un tās ir manas sajūtas. Tām ir tiesības šeit būt. Un iespējams, ja tur būs tā narcistiski orientētā personība, kas sapratīs, ka šādu riņķi uztaisot, es vēl varu kļūt par labāku vadītāju, varbūt notiks brīnums. Ja nenotiek, tad jūs neesat koks. Jūs varat atrast labāku vietu, kur jūs dzirdat un saprotat. Nedariet sev pāri. Es skatos, ka mums ir vēl vairāk jautājumu par konfliktiem un tā, bet es domāju, ka mēs droši varam paturpināt. Mēs varam pamainīties, bet es gribēju parunāt par tām fiziskajām sekām, jo arī Ivars minēja tos vertikālos konfliktus, kā viņi ir postošākie, viņi ietekmē visvairāk, un mēs arī jau aizrunājamies. Vertikāli ir tās varas attiecības darba vidē, kur ir vadītājs, padotājs, iespējams konflikti, kas netiek risināti vai tiek risināti, bet iespējams vardarbīgā ceļā. Kādas fiziskās sekas cilvēkam ir no tādas visizteikt pirmās un pēdējās? Letālās mēs zinām, un diemžēl Latvijā arī runājot par pašnāvībām, arī cilvēki Latvijā izteikti vairāk kā vidēji Eiropā izvēlas pašnāvību kā ceļu ārā no situācijas. Laikam Grenlanda tur neieskaita pie Eiropas, bet Latvija ir otrā vietā. Jā. Kas ir tās fiziskās pazīmes, kas pirmās parādās, tad jau ir tas vidusposms, kur jau tiešām jāmeklē ir spēcīga profesionāla palīdzība. Jā, tāds uzlādāts jautājums ar garu un sarežģīts atbildi, kuras mēģināšu izvairīties. Es domāju, ka tā bēda vispār ar tiem psihoemocionāliem, psihosociāliem, vai kā mēs kurš nesaukt riskiem, ko laikam būtu jāatcerās tā primāri, ir tas, ka, piemēram, par troksni ir tā relatīvi vienkārši. Tur 87 decibeli, 5 gadi būs beigta dzirde. Tur viss ir skaidrs, tā relatīvi vienkārši, un mums visiem 5 droši vien būtu apmēram līdzīgi. Savukārt mums visiem arī šeit, šajā mazajā grupiņā, pie pilnīgi vienādas stresa situācijas nebūtu līdzīgi nekas. Okay. Līdz ar to tā īsta atbilde ir tajā, ka nav jau tāda viena veida, kā izdeg vai kā cieši vai kas notiek tajā. Tas, kas ir kopīgs, protams, ir tas bioķīmiskais mehānisms, ka tas stress un tas nav svarīgi. Hormoni, jā, tad viss kortizola, alfa-amilāze, viņi visi darbojās, un tad ir tās biezākās starpsieniņas un augstāki pulsi un nepareiza ēšana un kaitīgi izklaidēšanās paradumi, kurus tu pieminēji, un daudz kas cits. Tā atbilde, es domāju, ka tā ir varbūt tā viena bēda, ka mēs meklējam tādu, tagad šitā ir tas, šitā izstāsta tas cilvēks stresā. Ir, protams, kaut daudz kopīgas pazīmes. Skaidrs, ka tur ir atsvečināšanās, tur ir daudz tādu simptomu, kurus var pamanīt pats un pamanīt citi. Pats pamanīt, ja tu par viņiem vispār domā, un ja tev viņi interesē, protams, jā. Bet nav tāda viena kopīgā. Piemēram, tur kaut kādai ķīmija arī, tur ir kaut kāds, aknu audzējs, tas ir skaidrs, viņš visiem būs. Labi, ne visiem, bet garantēti, jā, lielai daļai. Un tur ir relatīvi vienkārši. Un mēs jau arī tajā mūsdienu sarežģītajā pasaulē to vienkārši atbildi arī bieži meklējam, vai ne? Ka mums saka, kur recepti iztīsies šitā, ja tev būs stress. Bet nav jau tā, jo vienam viņš izpaužās tajā bļaušanā uz kolēģi sapulcē, viens atvainojas brauc ātrumu pārsniedzot, trešais ies par sunim, ceturtais vēl kaut ko izdara. Un visiem ir vienāda situācija bijusi. Jā. Līdz ar to es nedomāju, ka ir tāda laba viena atbilde, bet tik daudz gan ir skaidrs, ka tās sekas ir. Jā, un būtībā varētu teikt tā, ka katram no mums ir tās vājās organismu sistēmas, un tad katram ir tā viena, kur pirmā neiztur. Un es domāju, ka tas nav mājas darbs. Ja? Es saku, bet aicinājums padomāt, ka katrs droši arī zina to savu vājo vietu. Vai ne? Un es studentiem saku, es tā garu atbildi atvainoju, ja? Studentiem saku, man bija mana grupa medicīnas studijās, mēs bijām tātad 8, kas kopā pavada daudz laika un milzīgos stresa apstākļos. Tu labi redzi, kuram ir kura vājā sistēma. Vienam ir kā eksāmenis tā caurēja, vienam pumpas, es rīju kā sivēns, katram savs. Ja? Un visiem ir viena problēma. Tā kā atbildi, man nav labas atbildes, bet skaidrs, ka sekas ir un viņas ir individuāls. Es
mazliet tikai papildināšu, ka man liekas ļoti svarīgi mums ir arī katram atzīt, ka ir kā ir, nevis domāt, ka tā situācija, kā tā var darīt, kā šitā var būt, un es visu laiku par to brīnos. Notiek tas, kas notiek, un tā tad kāds to atļauj, arī paņemt atbildību sev, kad es arī tam atļauju notikt, es atļauju, lai pret mani izturās tā vai savādāk, un es ar savu klusēšanu, viens es veidoju to pūli, kas atkal veido nākošo situāciju, bet ja es šajā upuru pozīcijā izvēlos palikt, tad tā ir arī mana kā pieauguša cilvēka atbildība, ko es daru ar savu šo te darba vietu un ko es daru ar savām robežām. Tā kā tāds, arī aicināt atzīt, ir kā ir, tas pats neuzsūksies, nemainīsies, un es esmu arī atbildīgs tajā brīdī. Parasti mēs, Iveta, neliec vēl nost mikrofonu, es tev pajautāšu jautājumu. Parasti mēs problēmas radam kompānijā, bet risinājumus sakam tas, lai tev pašam paliek individuāli. Risini pats. Kāda ir efektīva risinājuma kompānijā? Ja jau tā problēma ir uzradusies kompānijā, un mēs par viņu runājam, kādi risinājumi labbūtībai varētu būt psihoemocionālo risku vadības jomā tieši, ko mēs komandā varam darīt? Tieši tā, ja mēs ņemam to konfliktu situāciju, kā radusies komandā, mēs arī tajā komandā ir risinājumi. Komandā ir cilvēki, kas redzēja, kas neko nedarīja. Kas aizgāja padevumu tautiņu, ka tas cilvēks iegāja savā kabinetā, bet negāja ne pie vadības, ne pie kā. Sākt atkal ar to komandu, jo tā tuvākā komanda ir tā, kas ļauj notikt tām lietām, kuras notiek. Un pēc tam jau tad mēs skatāmies tālāk uzņēmumā. Ko tā komanda var kopā darīt? Jo bieži vien tu atduries pret tādu cienu, viņi pasaka, nē, šitos vēl negribu ārpus darbu redzēt, pasarg Dievs, vai ar viņiem vēl kaut ko kopā izdarīt. Man jau pietiek jau līdz šejienai, jau ar viņiem diendienā jau strādāt, jau, kur vēl kaut ko vēl risināt. Redzit, kāpēc ārpus darba? Tas jau ir konflikts situācija, kas ietekmē darbu, un tā tad tas ir darba laikā. Jā, tad tas ir, un tā ir ļoti brīnišķīga lieta, kāpēc fintech uzņēmumos nenotiek mācības, jo mēs maksājam lielas, tāda tendence ir. Mēs maksājam labas algas, mums ir daudz jāstrādā, mācības ir sestdienā, svētdienā. Brīnišķīgi. Neviens nenāk, tad mēs arī netaisam, jo nenāk. Jā, es nemaz nezināju par tādu ideju. Viņiem bet nenāk. Viņi maksā, bet nenāk. Nē, algas ir tā, bet tā izpasākumu neviens nenāk. Un tad viņi pasaka, ka jums bija, jūs nenācāt. Nē, tieši tā, mēs netaisīsim. Tieši tā. Un Okay. Tas ir gana būtiski, kad mēs tai komandai sakām, mēs redzam, ka šis ietekmē kopējo darbu, tas ietekmē mūsu uzņēmumu darbu vai kaut kādu stāva darbu arī, jo... Un tad mēs nākam ar to komandu kopā un strādājam darba laikā, jo tas ir tavs arī darba. Mēs tev kā darba devēji, par to psiholoģisku līgumu sagaidām no tevis, kad jūs šo situāciju risināsim. Mēs jums atvēlam laiku, tur atsaucam mediātoru, psihologu, tur jebko, ko mēs tajā brīdī izvēlamies, un mēs šito risināsim, mums jānonāk līdz risinājumam. Un tur arī pārējie zina, ka tas notika. Bija tie gadījumi. Marta ir mikrofons. Man iespējams vēl tāds mazliet papildinošais jautājums. Es esmu atbildu. Jo man liekas, ka ļoti svarīgi ir reizēm arī nesafantazēties par daudz, ka tagad, ja mēs taisīsim to paklāju vaļā, ka tad man ir jāzina līdz beigām, kā mēs tiksim. Ļoti bieži, ļoti palīdzoši ir vienkārši pārstāt izlikties, ka nav šīs problēmas. Ka mēs vienkārši velkam viņu no tās galda apakšas un liekam augšā. Un es kā vadītājs saku, zini kā, es nezinu, kā mēs šo atrisināsim, bet es gribu, lai jūs saprotat, ka es šo redzu, es uz šo skatos un es tagad domāšu. Un no tā vien, ka mēs reizēm vienkārši uzliekam uz galdu un pasakam, Klau, es saprotu, ka jums ir problēmas ar šī kolēģu uzvedību vai vēl kaut ko, tur jau tā grupa arī drusku sāk pati sevi koriģēt reizēm no tā vien, ka mēs pasakam, es šito redzu. Nav tā, ka mēs neredzam visus tos jokainos izgājienus sapulcēs vai vēl kaut ko. Es redzu, ka tu nelieto jauno sistēmu, kur mēs esam ieviesuši un visi pārējie kolēģi lieto. Tā kā mēs beidzam vienkārši izlikties, ka tas neeksistē. Un tad cilvēki reizēm paši jau sāk koriģēt to savu uzvedību, jo viņi saprot, ok, es esmu pamanīts. Dažreiz atliek vienkārši pateikt, ka es to redzu jau. Tieši tā. Un tas nav tik baisi, kā tagad domāt tur mācības vai ne. Jā, tu bija jautājums ienācis, nav gan adresāts, norādīts, kam tas jautājums tiek adresāts. Bet jautājums, man liekas, arī diezgan daļai jau tā kā atbild, bet tāds diezgan plaši arī. Ko darīt, ja kāds kolēģis ļoti kaitina?
Un es tik ļoti Man ir zinu, lekcija ar tieši tādu nosaukumu. Mēs gandrīz visi šī telpā esam kādreiz bijuši tādā situācijā, ka ir tas viens kolēģis, kurš... Varbūt mēs sēžam blakus tam kolēģim. Varbūt, jā, tā ir varbūt. Kurš varbūt kāds grib nokomentēt, atbildēt uz šo jautājumu? Klasisks open office jautājums. Kādreiz strādāju uzņēmumā, kur šuvējs bija kādas 300 vienā telpā. Kā viņas viena otru kaitināja. Vienai puš tur, otrai puš šite. Just vienkārši tā, kā Marta teica, ļaujam tam cilvēkam izrunāties, kā, ja mani kaitina, ja. Tad paskatīties, kas ir tas, kas mani kaitina, un meklēt to risinājumu, sarunā ar to kolēģi, ja ar kolēģi nav risinājums, ejam tālāk uz augstāku līmeni, ja ar augstāku līmeni nav risinājums, ejam vēl uz augstāku, un ja ar augstāku, vēl augstāku nav risinājums, meklējam atbalstu ārpus, ja ar ārpus nav risinājums, tad meklējam vietu citur. Tādas vienkāršas trepītes, varētu teikt. Jā. Varbūt, man liekas, bija ļoti labs tas vienkārši saprast tieši, kas kaitina, jo bieži vien mēs marginalizējam to, ka man kaitina cilvēks kā cilvēks, bet īstenībā man varbūt kaitina, ka viņš ēd riekstiņus, nezinu, tur pusdienas laikā grauž, jā, vai vēl kaut ko. Kā reiz ir piemērs, un bija ļoti sen, tiešām jau daudz gadu atpakaļ bija mācības vienā degvielas uzpildes staciju tīklā, un es arī uzdevu šādu jautājumu, vai katram jums ir kaut kas, kas jūs besīja ārā? Vai ne? Un ir, jā, viens saka, man forši piemērs, man ir kolēģi, kurēji šitais te. Pie kāds, tas gatavs nožņaukt viņu vienkārši. Vai iemest tajā, kur degvielu leit, lai pazūd. Es neaicinu, bet tas vienkārši atstāstu. Ja? Un viņš saka, kā viņš risināja. Viņš gāja prom no konflikta, viņš vienkārši mainīja pildspalvu. Viņai nebija vairs šāda pildspalva. No rīta atnāk, noliek tikai tā. Noliek, bez tā. Un tad viņi pamanīja to, un abi pasmējās, un viņi tā vairs nedarīja. Jā, bet vienkārši, viņi varbūt arī pat neapzinājās, ka tas tiešām besīja ārā. Un viņiem bija tas. Es arī varētu pasēdēt te priekšā. Jā, vēl viena piebilde. Dažkārt tas nav par cilvēku, bet tas ir par situāciju, kurā tas otrs cilvēks ir nokļuvis. Piemēram, atgriežoties pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, tavu vieta vairs nav pieejama, tev piedāvā kaut ko citu, un tas cilvēks, kas ir tavā vietā, tev viņš sāk kaitināt, bet tev ir kaitinājums par to lēmumu, kurš ir bijis, un tas cilvēks viņu iemieso. Tā kā tur jau ir pat tāds dziļāks līmenis, kurā mēs varam skatīties, un tad tur atkal notiek tā, kā notiek. Tātad mūsu uzņēmumā solītais netiek pildīts vai tiek mainīts, un vai es to varu pats pieņemt. Bet te ir atkal vēl viens tāds brīvā viedokļa paušana un arī iespēja to viedokli vispār caur kaut kādiem kanāliem nodot organizācijai. Jo tu minēji par to, ka mums ne tikai jāklausās, bet tur arī, vai mēs atkal turpinam iet tajā aplī, ka mēs atkal atliekam un tad atkal tā problēma uzpeld, bet ja mēs neko nedarām, tad jau viņi nerisināsies. Tad organizācijā jau jārada tā vide, kur tev ir iespēja nodot to ziņu par to, kas tev īsti nedara. Un daudzās organizācijās tā vienīgā iespēja ir, tad ej pie vadītāja, bet īstenībā, ja tā ir vienīgā iespēja, tad tā bieži vien ir bezizēja. Tieši tā, un tad tāpēc ir svarīgi taisīt kādas arī anonīmās aptaujas, kuras iegūstu informāciju. Mums var ļoti nepatikt tie rezultāti vai likties ļoti dīvaini, bet ja ir gana daudz cilvēku piedalījušies, tad tā atkal tā ir tā realitāte. Nevienai anonīmai aptaujai normāls darbinieks netic, ka viņi ir anonīmi. Tas ir mans izaicinājums manā darbā. Tad, kad es saku aptauju pilnīgi anonīmi, viņi veids trešā puse, datus apkopo un iedod mums tikai summaru. Tad ir svarīgi saprast, kas viņiem ir tie aizspriedumi. To mēs jau esam pārvarējuši, bet es domāju, ka tas ir tas pirmais fenomens, ar ko mēs saskaramies. Tad, kad cilvēkam paprast viedokli, viņam jau ir aizdomas. Bet es jau runāju par to nedrošo vidi. Tad man būs kādas sekas, kāds sots, kad es atbildēšu nepareizi, un es zinu, kas ir pareizi. Tā tad ir ļoti skaidri noteikumi, pēc kādiem man ir jādzīvo. Bet šeit, man liekas, svarīgi arī pateikt tiem, kas varbūt nav izveikuši aptaujas un kuri vēlas to darīt, noteikti konsultēties ar organizāciju psihologiem vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, jo ir jautājumi, kas izķer šīs sagrozītās atbildes. Tad arī vesela māksla tiešām nomērīt to, ko cilvēki patiesībā domā. Man liekas, tas arī organizācijai būtiski. Nevis uzdot pareizos jautājumus pareizā laikā, pareiziem cilvēkiem, bet tiešām
saprast to laukumu. Nu, jā, un ko dar? Ar pareizajām lietām. Man ir viens amizanti pareizs jautājums ienāca. Kā iespējams ir kādas versijas, kā parasti risina dažādas konfliktus, dažādas situācijas, problēmas situācijas, pareizāk sakot, uzņēmumā. Protams, kā ar picu ballīti. Pareizi. Picu ballīti visu atrisina vienmēr. Ēdiens dara laimīgi. Tātad darba devēji mēģina ar picu ballīti risināt ikdienu. Vai vadītājiem tomēr nevajag būt draugam, lai nebūtu jārisina jautājumi no 5. stāva perspektīvas? Respektīvi, kā jūs domājat, vai darba devējiem vajadzētu būt tā kā draugam vairāk, vai tomēr tādam tā kā, priekšniekam, kas sēž tur augstajā kaut kādā stāvā, lielajā krēslā, un ka ir tā kā kaut kā... Te ir svarīgi, nevajag sajaukt, ko mēs darām. Kā ir ienākot organizācijā, kur saka, mēs te visi esam draudzīgi ģimene. Nē, mēs neesam ģimene, mums nav ģimenes attiecības. Ģimenes uzņēmumos tur ir drusku sarežģītāk nodalīt, kur ir kas. Bet vadītājam ir vadītāja loma, viņam ir jāvada, viņam ir 10 rociņas, pieņemsim, caur kurām tas darbs ir jādara, un tam darbiniekam ir sava atbildība. Līdz ar to viņi var būt draudzīgās attiecībās, bet vai viņi ir draugi? Nē, viņi nav pieņemti par draugiem. Man gribas te arī uzreiz paturpināt, jo tieši tā, draudzība nav vienīgā forma, kā mēs varam īstenot cieņpilnas, uzticības pilnas, appusēji ļoti fantastiskas attiecības, vai ne? Arī cilvēki, kas kopā sēž ierkumos, viņi nevienmēr ir draugi, vai ne? Bet es zinu, ka tev būs man aizmuguri, man liekas, ka tā ir arī tāda. Bet tas, kas varbūt tajā ir grūti, tas nabaga vadītājs jau tā mums ir stereotips, ka ko dara vadītājs, sēž kabinetā un zīmogu kaut kur spaida visu dienu, vai ne? Vai mūsdienās, tad runājās vēl varbūt. Un tad iedomājieties tagad vispār, vai ne? Pagaid man maksā milzīgu naudu par to, ka es vispār neko nedaru un tikai runāju ar cilvēkiem visu dienu. Faktiski jā, vai ne? Un man liekas, ka tā ir reizēm arī tāda grūtība pieņemt, ka tā ir vienkārši vadītāja loma un ka tas ir ok, tie ir mani darba pienākumi, tie ir mani operatīvie uzdevumi, ar ko man ir katru dienu arī jānodarbojas. Bet savukārt par tām picām, man parasti patīk teikt, ka cilvēki nav mērkaķi, lai mēs viņiem ar banāniem mestu, vai ne? Zin kā ofisos tur banāniņi, ābolīši, bezmaksas auglīši, vai ne? Un man liekas, kā būtu, ja mēs vienkārši aizmirst visas tās picas un ābols bezmaksas un varbūt pat sporta spēles aizmirst uz 1 gadu un vienkārši pievērstos tam, kas reāli notiek tajā organizācijā. Beigtu aizmālēt acis ar piciņām un ar pasākumiem, bet reāli sāktu strādāt ar to, kas īstenībā mums bojā to garstāvokli. Mums var būt brīnišķīgākās sporta spēles, fantastiskākās picas ar 3 veidu gaļām, bet ja mēs īstenībā katru dienu rīvējamies un tur ir tās nežinātās lietas, tam nav nekādas nozīmes, tam vispār nav. Un īstenībā tas pat neprasa naudu ļoti bieži to risināt, bet tikai tāda drosme. Ideālā pasaulē būtu tie banāni kombinācijā bez konfliktiem. Jā, bet ja ir jāizvēlās, tad es varu diezgan droši garantēt, ka lielākā daļa darbinieku izvēlētos, un šis ir absolūta spekulācija, bet es esmu gatava likt naudu šo, ka lielākā daļa darbinieku izvēlētos nedodiet man tos bezmaksas augļus, bet sākam beidzot runāt par būtisko, sākam beidzot labi konfliktēt. Bet man uzreiz, es tieši ar līdzīgu situāciju īstenībā esmu gadiem atpakaļ saskāries. Man uzreiz ir bieži vien tāds jautājums, bet vai darbinieki to zina? Iespējams, ka tā tas arī ir, bet vai viņi to apzinās? Apzinās ko? To, ka viņi labāk vēlētos to darba vidi, nevis to banānu, tās sporta spēles vai kaut ko tādu. Droši vien, ka Ivetē šeit ir labākas atbildes, bet man liekas, ka viņi diezgan labi apzinās, ne? Ka... Arī, jā, pajautājot darbiniekiem, pat ne pēc aptaujas, bet vislabāk jaunajam darbiniekam, kas strādā mēnesi 2, kas tev likās šajā uzņēmumā nesaprotams, īpatnējs, un uzreiz parādīsies lietas, kuras ir nodotas, kad kā pie mums dara, kā pie mums nedara. Un jā, picu ballītē, ja tur pievieno kādus grādīgus dzērienus lielā apjomā, kaut kāds spriedzes nolaišana jau no tā sanāk, vai ne? Kāds izsaka? Kas sajūt nākamā dienā? Kāds, jā, tad klusēs ilgāk. Klusēs ilgāk, problēma turpinās stiepties atklāja, vai arī kāds izsaka, ko ar ko domā, un risinājums ir dabūts, ko viņi paši izvillojās savā starpā. Es jau tikai picas pasūtīju. Tas nav ieteikums. Nē, šis nav ieteikums. Tas ir, ko mēs no tā dabūnām un novaļām atbildību no tā, ka mēs redzam, bet mēs nedaram tādā, jēdzīgā veidā. Paldies par apaļumu ieviešanu šajā diskusijā, jo man uzreiz atnāca atmiņā, kā vienreiz es mēģināju risināt situāciju, kad kaut kādā jaunā komandā veidojās konflikti. Un tas būs arī kā piemērs tiem vadītājiem, kas pagājis visu laiku taisīja picu ballītes, nestrādāja, ko man likt vietā.
Reku būs. Paņemiet second-handā, nopērciet dzīves kamoliņu. Viņš maksās pāris santīmiņus. Un tagad ar to dzīves kamoliņu iemetiet kādam savam komandas biedram un pasaki man, kā es tevi besīju. Pats paturiet to dzīves kamoliņa galiņu sev. Tad pasakiet komandas, atbildiet uz šo jautājumu un lūdziet, lai met tālāk šo kamoliņu un pasakiet, lai viņš patur dzīves gabaliņu sev. Un beigās jūs uztaisīsiet tīklu, kurā jūs visi būsiet izrunājuši savas nepatīkamās sajūtas, nepatīkamās emocijas un varēsiet uztaisīt rituālu, sadedzināt šo tīklu. Un vēlams attiecīgā dienā, attiecīgā laikā. Tā ir atbilde uz jautājumu, ko likt picu ballītes vietā. Tas arī var būt interesanti, aizraujoši un risinājums. Paldies. Es gribu pajautāt Ivaram. Ivars nav ilgi runājis. Man ir jautājums Ivaram arī par datiem. Mēs jau parunājām, tu pieskāries hormoniem. Mēs parunājam nedaudz par tām fiziskām pazīmēm. Jūs arī pētāt, kas organismā nokļūst tādā ķīmisko vielu kokteilī. Kaut ko redzam jaunu datos, cilvēku paradumi un tā viņu ķīmiskais sastāvs mainās? Jā, tā kā labi pajautāja, mums tieši vakar bija prezentācija valsts pētījuma programmā par biomonitoringu, tā kā mēs vispār redzam, jā. Mēs tā jau vienojamies, ka mēs tā ļoti tur beigās detaļās nestāstam, jo to uzreiz tā kā mēdz sagrozīt un ne tā iztulkot, bet īstenībā mēs redzam gan. Un mēs vispār redzam to, ka to potenciāli bīstamo vielu kļūst vairāk un ir diezgan skaidrs, protams, ka viņas ietekmē. Un jo daļa no viņām ir, piemēram, tur endokrinās sistēmas jaucēja vielas, ir kaut kādas, kas notiecīdoši miega kvalitāti ietekmē un daudz ko citu, jā, ir kaut kādas lietas, kas liecina par neveselīgu uzturu, akrilamīds, piemēram, no kaut kādiem friškām un pietegušām picām un tam līdzīgi. Un to mēs redzam gan, jā, un viņi paliek vairāk un skaidrs, ka arī tā, varbūt tajā vienādojumā, par kuru mēs te filozofējam visu rītu, arī tas vēl nāk klāt, ka mēs jau neesam kaut kādi tur tie superideālie vingrotāji, sportotāji, diētu ievērotāji ārpus tā darba arī. Un tur jau arī pilns ar konfliktiem, problēmām, neveselīgiem paradumiem, kas daļa nāk no darba, bet daļa aiziet uz darbu, nākot no privātās dzīves. Tā komponenta jau arī droši vien, ka nevajag aizmirst. Jā. Bet uz tavu tiešo jautājumu atbildot, jā, mēs drusku skatāmies, protams, ka tur ir ļoti grūti tā kā melnbalta savilkt, ka mums ir kaut kāds briesmīgs savienojums vairāk, un tāpēc mēs tagad esam kašķīgāki darba vidē. Tik vienkārši tas arī nav. Bet tas, kad paliek vairāk dažādu piesārņojumu un tā Latvijas iedzīvotāju situācija nav diezko labi, to mēs redzam, jā, un tikai varbūt tā ieskicējot tos rezultātus pirmos, mēs 30 cilvēkiem pastījamies tā ļoti detalizēti, tās 30 vielas vai 34, kuras mēs tajā bīstamajā sarakstā esam ielikuši. Un jāsaka tā, ka 60% ir kaut kas no tā visa, vismaz viena vai vairāk, un dažām vienām pat bija 5 no tām bīstamā saraksta koncentrācijā, kuri jau tiek uzskatīti par kaut kādā veidā ne īsti labu. Jā, tā kā atbilde ir tā, ka mēs nepaliekam veselāki vispār. Līdz ar to tā darba vidi, kurā mēs pavadām trešdaļu dzīves, plus mīnus, viņi skaidrs, ka viņi ietekmē tās pārējās divas daļas, un tās pārējās divas daļas ietekmē arī to darba vidi. Un tas arī būtu jāņem vērā, ja, kad arī tur kliedzot uz to vienam uz otru, ja, tad mēs arī Marta pieminēja tos personīgos, ka tur arī vēl tas nāk arī tā komponenta klāt. Ja? Tu jau arī nezini, ko tas cilvēks tur varbūt nav laba diena. Ja? Tāpēc tas kašķis ir. Kāpēc es šo pajautāju? Tāpēc, ka pirmkārt tas atstāja tās sekas, tie mūsu paradumi arī vai grauju, vai veicina to mūsu noturību pret stresu. Jā, un tas ir ļoti precīzi. Tu īstenībā pilnīgi precīzi pateici to, ko es būtu iespējams turpinājis. Ja? Jo tas ir, jo mēs esam arī gatavāki tiem konfliktiem. Tad, ja mēs jūtamies vispār labi, mierā ar sevi un apmierināti vispār tajā dzīvē. Tad jau mēs arī esam tādi, ka tas modernais vārds rezilience ir tā noturība, ja? Un par ko īstenībā arī pašlaik ir, arī mums ir viens projekts tieši par to tādu rezilience aspektu, ja? Un arī, kur tieši to skatās, ja cilvēks, kurš ir, tiešām jūtās labi, viņš arī to konfliktu labāk risinās, jo viņam būs mazāk zem tā aizberga, tā apakša tur būs mazāka, ja? Kas, protams, varbūt nav labi, tas aizbergs ir apgāsties. Nezinu, kas tad notiek, bet tas ir cits jautājums.
Un psihologiem te man jautājums ir, mēs visi zinām, ka patīkamāk ir nelāgie paradumi. Tie labie paradumi, viņi ir grūtāk sasniedzami. Tur vajag mistisks 21 dienas, lai viņi tur veidojas viss. Iedzert vīnu glāzi, tu vari uzreiz. Un labums ir uzreiz. Ja? Lai būtu paradums staigāt, tev vajag 21 dienu no vietas. Un vēl liek vingrot. Un kā motivēt sevi? Būs tev tā izturība, bet saņemies vismaz uz to 21 dienu. Man ļoti patīk nesen TikTok izglītība. Ja? Tas brīnišķīgs video, kur sievietes runā tieši par to, ka smēķēšana jau īstenībā brīnišķīga padarīšana, ja tikai tur nebūtu tas nikotīns. Tu aizēji viens pats klusumā, pastāv svaigā gaisā, veic elpošanas vingrinājumus. Būtība un ideja jau īstenībā laba, un man liekas, ka ja mēs varam tā skatīties uz tiem tā kā netikumiem, vai ne? Kas ir tas, ko es no šitā sev iegūstu? Nevis sevi kaunināt un cik es esmu šausmīgs un kā es ēdu tās friškas un piedegušās pitas un vispār, tādā tiešām sevis bulingā kaut kādā iet, bet tiešām patīt, bet ko man šitas dod, no kā es mēģinu aizbēgt caur to scrollēšanu, vai no kā es mēģinu atslēgties caur to vīnu, drusku arī īstenībā ar empātiskāku attieksmi pašam pret sevi attiekties. Kas ir tas, ko man šis palīdz? Ko es mēģinu? Kādu caurumu ar tām bulciņām es mēģinu? Un ja tu apēdīsi vienreiz tos free kartupeļus nedēļā, visticamāk nevajag sevi dzīt pētījumā nevarēs piedalīties. Jā, tur nebūs vēl sasniegt koncentrāciju. Mēs visu redzam. Es varētu piebilst arī, ko uzņēmumi varētu darīt šajā ziņā. Ir tāds feins vārds, kuram es nezinu latvisko tulkojumu. Brokolis, jā, gandrīz par brokoli runa. Nudgings. Ir latviskots šis jēdziens? Jā. Tā pozitīvā bakstīšana. Ja? Teiksim, ja konferenču steplaikos ir noliktas smukas mazas kūciņas un lieli āboli, kas pirmais aizies? Smukās mazās kūciņas, ja? Jo tās var tā klakš un apēst. Bet ja tie āboli būs sagriezti šķēlītēs, tad aizies āboli. Tas ir tas, ko uzņēmums no savas puses var darīt. Un es zinu, paldies Dievam, vairākus uzņēmumus, kas atbalsta darbiniekus šādās izvēlēs, kas rīko iekšējās sacensības soļu skaitīšanā. Jā, tur izdala tos soļu skaitītājus vai tur, nezinu, kaut kādās aplikācijās to reģistrē. Taisa to lietu, ka tās veselīgos paradumus būvē, iesaka un dara tādu to vidi, kad ir sarežģītāk būt neveselīgam. Nekā veselīgam. Es šobrīd soļoju skolas, tur tajā, ja? Kur ir vēl soļo skolas izaicinājumā? Brīnišķīga aktivitāte. Es tikai varu pastāstīt, ka mums bija pirmā pieredze. Mēs arī ilgu laiku mēģinājām, tagad drusku esam atslābuši, bet arī mēģinām rīkot veselīgas kafijas pauzes. Un mums tā pirmā pieredze bija bez kafijas? Nē, tā skaitā bez kafijas, jā. Bez kafijas tā skaitā un arī dārzeņiem un to. Un mums tā pirmā pieredze, man tā kolēģi saka, es tur zvanu kaut kādam saldumu kaut kur un prasu, mums vajag tur to. Un viņi saka, es pilnīgi jūtu, ka viņi te otrā galā nolāšās un saka, fakties, to bija rīdzinieki. Ko viņi atkal ir izdomājuši? Kāpēc nevar pierādziņu vienkārši? Un viss. Mums kaut kādi burkāni jāmezo, kam tas ir vajadzīgs? Ejiet mājās un mizojiet, bet taisnība ir, jā, tas ir tas, kas tā pozitīvā piemēra rādīšana un tā skaitā arī šādi, protams, tas ir tas, kas arī kaut kādā veidā to varbūt to pasauli padara mazliet labāk, varbūt pārāk skaļi teiks, bet tā pamazām pareizā virzienā iet. Jā. Lai nav beigās tā, kad bija tā mēme par to, kad bērni skolā zīmēja par tiem vecāku hobijiem, un tad ir my mom likes to drink wine, ja? un tas noteikti nebūtu tas, ko mēs sagaidām no bērnu zīmējumiem. Tā ir tā arī piemēra rādīšana. Man liekas, arī vadītājiem ir dubults slodzi arī uz to, ka vadītājs darba vidē arī viņš nevar atļauties būt ar sliktiem paradumiem, ja viņš vēlas kaut ko mainīt, jā, un viņam arī ir jāmainās, viņš jau arī ir tikai cilvēks. Jā, ja manā komandā notiek lietas, kas man nepatīk. Kurš? Jā, tieši tā. Labi, mums laiks vairs nav daudz, mums ir 5 minūtes diskusijai palikuši. Jautājumu mums nav šobrīd ienākuši. Varam vēl vienu jautājumu ielikt. Tas laikam tāds vispārējais ir priekš visiem. Kas ir varbūt tā viena lieta, ko no šodienas, no rītdienas, varbūt, ko jūs šodien sadzirdējāt, ko jūs labprāt ieviestu turpmāk savā ikdienā? Tāds ļoti nopietns jautājums beigās. Visi jau domā jau pa pusdienām, bet...
Nē, man kaut kā ļoti rezonē Ivari teiktais par tām vielām un analīzi par cilvēkiem, un es tā arī sāku galvā pārskatīt. Jo es kaut kā nezināju, jā, kad kā te pēta, un tās vielu saraksts ir garš, un no kā tas viss rodās, tas man tā iezvanīja. Paldies. Sūti datus. Es tieši redzu kaut kādu Facebookā, šeit vakar tāda izlaic viena no tām mēmēm, ka valstī, kurā pēc 8 aizliedz pārdot alkoholu, pēc 6 būtu jāizliedz pārdot arī bulciņas. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Jā, nē, bet vispār ļoti smags jautājums, kas ir tas galvenais, ko paņemt no dienas. Es dzirdēju diezgan daudz lietu, kas tika norezonēja. Tā kā paldies kolēģiem. Mēs arī kafijas pauzē paspējām parunāt, kad ir forši, ka pirms gadiem 15 mēs faktiski ar milzīgām grūtībām, un parasti arī mums neizdevās atrast runātājus, kas par šīm tēmām vispār gribētu runāt. Jā, un kad mums ir, bet mēs nerunājam. Jā, un tad tagad mums ir 3 brīnišķīgas kolēģis, kas ir ar personīgu pieredzi un palīdz uzņēmumiem, reāli ar viņiem strādā un to situāciju redz. Bet to man īstenībā ir galvenais gandarījums. Papildināšu Ivaru, ka tagad nākamā līmeņa vai jaunā gadsimta problēma tagad vairāk atrast vīriešus, kuri par to runā, jo vīriešiem īstenībā, mēs visi zinām, ka īstenībā vīriešus arī mūsu misijas 0 pētījumā atklājās, ka sievietes, kaut arī viņas guļ mazāk, pamostās, mazāk atpūtušās, bet viņas ir dzīvespriecīgākas. Vīrieši, diemžēl, nav tik dzīvespriecīgi, viņi redz pasauli citādāk, un tur arī ir fizioloģiski procesi un hormoni un vispārējais, kāpēc tas tā notiek. Un man liekas, ka arī mums to mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir arī tā dažādība tais risinājumos jāievieš, kad mēs esam dažādi arī no dzimuma perspektīvas šajā jomā, un ka mums jāmeklē risinājumi, kas ir atbilstoši arī gan dažādām darbinieku grupām, gan dažādām paudzēm, gan dažādiem dzimumiem, un mēs atkal nevaram uzvilkt vienas bikses visiem, pateikt, šīs ir ērtas bikses, dodies. Jā, tā tas nestrādā. Tad aicinājums tad ir vīriešiem šajā telpā un vīriešiem, kas klausās, nekļūt par veciem nīgriem večiem. Jā, droši vien tas mans moments bija par to pētījumu daudzumu, kas notiek Latvijas teritorijā un tiek aptaujātie Latvijas iedzīvotāji vai Latvijas uzņēmumu pārstāvji. Man liekas, ka tā ir ārkārtīgi liela vērtība. Mēs citādāk lielākā daļa sanāk dzīvot uz teorētiķiem, kas kaut kur taisa kaut kādus pētījumus. Jā. Šeit liku ir realitāte, un paldies jums, ka jūs to darat. Bravo! Jā, man liekas, arī tomēr tā fiziskā plaknē kaut kā ļoti saslēdzās. Un tad liekot kopā vai ne, tās fiziskās izpausmes, kas mums nāk no stresa, un liekot kopā arī to jušanu, redzēšanu, dzirdēšanu, man liekas, ka tas ir tas mūsu katra primārais uzdevums un arī mans pašs primārais uzdevums. Vērot un just un redzēt sevi un saprast, ka ja migrēna atkārtojās katru nedēļas nogali, varbūt, ka tur kaut kas nav īsti kārtībā, vai ne? Varbūt, ka es varu šo signālu laicīgi ņemt vērā un primāri parūpēties par sevi, lai es pēc tam varu arī foršāk rūpēties par citiem un nebūt nīgrs un nīgra un visāds citāds cilvēks, bet īstenībā par to savu dzīvesprieku pats arī turēt rūpi un atbildību. Un tad noslēdzošo jautājumu, pirms mēs nolapaļojamies un varam doties nolapaļoties ārpusē. Man jautājums, tāds viens risinājums, kas jums strādā vai personīgi, vai organizācijā, vai darbā ar klientiem, kas palīdz reāli cilvēkiem tikt pāri vai esošām problēmām, vai viņu ikdienu padara vieglāk psihoemocionālā jomā? Pirmais ir laiks un vieta, kur es varu, vai tas cilvēks attiecīgi var vispār nodefinēt, kas tad ir, kā tad es tieši jūtos, nevis labi, slikti vai normāli, bet vai es esmu vīlies, vai es esmu neievērots, tieši iedot tādu dziļāku perspektīvu. Vadīta saruna arī bieži vien, kas trūkst, vai ne? Jo mēs it kā koridoros un virtuvēs runājam daudz, bet tāda vadīta saruna tieši atvēlēta šai tēmai mums visticamāk daudzās darbvietās iztrūkst. Un mācīties pašrefleksiju. Dar runāšana arī ar sevi? Nē, tā kā nodefinēt, kas tad īsti ir, kas tad man šajā brīdī trigerē, kas šajā brīdī, par ko tad es tur uzcepos un sadusmojos. Atspoguļošana pašam sev. Bet labāk to arī ar kādu padalīties? Vai? Var, ja tu esi trenējusies, ļoti labi būs arī pašai. Kad tu iedod kaut vai tajā, pēc tās darba dienas vai pēc tās piekdienas salikt,
kas tad šajā nedēļā, par ko es atcepos, vai par ko man darbinieki šonedēļ konfliktēja, un kas man bija tas grūtākais, un kas man bija tas gandarījums par šo nedēļu. Ko es ar to darīšu, visticamāk, vai ne arī? Vai Tas ir nedarīšu nākošais neko? Vai ir jautājums. vērts Es teiktu sākumā, nevajag zem sevi iedzīt uzreiz kaut kādā stūrī. Man uzreiz kaut kas ir jādara, vienkārši pietiek ar to, kad es Saprotu. nosaucu, kas tad ir? Kas tad ir tas, kas ar mani notiek? Uzreiz nevajag darīt. Labi. Nu, vai jūs, ka izglītos cilvēks, cik sarežģīti pateica? Es domāju, ka ļoti personīgi es varu teikt, ka, manuprāt, tas, ko aicinātu droši vien vairumu sabiedrības Latvijā, jo mēs tiešām vairums kustamies par maz, es domāju, ka tāda vienkārši fiziska slodze, ja, un latviešiem varbūt nevajag mesties uzreiz uz jogām un meditāciju praksēm, aiziet kaut vai zāli nopļaut vai pastaigāties, bet darīt to ļoti regulāri un pietiekami daudz. Tas, domāju, ka viena recepte. Bet es ļoti saskanu īstenībā ar to, ko tu teici. Jā, es mēģināju atcerēties, ko es daru, tad, kad pie manis atnāk klients un viņš saka, ka viņš ir darbā izdedzis vai darbā problēma. Tad pirmais es saku paldies, ka tu to esi apzinājies, un paldies, ka tu meklē kaut kādu veidu risinājumu. Un otrais es sāku jautāt, kā tu guli, kā tu ēd, ko tu dzer, cik daudz, kādas ir tavas asins analīzes. Nu, un tikai tad mēs ķeramies tā reālai problēmai klāt, un tad uz nākamo reizi viņš jau atnāk ar kaut kādu sarakstu, izanalizējis, kas ir noticis ar viņu D vitamīnu, ar dzelzi. Jo, ja nav D vitamīns, tad varbūt būs bišķiņ meldāks brilles uz acīm. Ja nav dzelzs, tad motivācija galīgi nekāda nebūs, jo vienkārši nav fiziska spēka. Kaut kādas tādas lietas manā kabinetā parasti notiek, un uz to es mudinu sākt. Un, protams, tas, ko Ivers saka, daba un kustības. Jā, es kaut kā laikam atpakaļ uz to Ivetas jautājumu, un tas mans jautājums, ko es parasti uzdodu arī sev un arī aicinu uzdot arī vadītājiem, ir, kas man šobrīd ir vajadzīgs, kas ir pēc būtības arī pašrefleksija, un pat, ja es šobrīd nevaru vai netaisos apmierināt tās savas vajadzības, tad vienkārši ik pa laikam piefiksēt. Man šobrīd gribētos pagulēt. Nesanāks vēl kādu nedēļu, bet man gribētos, un es esmu piefiksēju, vai gribētos saldējumu, vai gribētos iziet ārā, un tiešām piefiksēt, un arī jautāt šo jautājumu visās manās atbildības jomās. Ja es esmu vadītājs, tad kas manai komandai šobrīd ir vajadzīgs, kas ir tās vajadzības tiem cilvēkiem, par ko es īstenībā turu rūpu, un visu laiku turēt kaut kur sev aktuāli, nenostumt malā to ideju, ka mums visiem ir vajadzības, bet tiešām turēt viņu tādu, kas mums ir šobrīd vajadzīgs, kas ir tas, kas man ir nepieciešams. Un kā es sev varu vai nevaru to iedot, tas ir cits jautājums reizēm. Jā, paldies jums liels par šo sarunu. Un es no savas puses arī, ja man ir ļauts vēl pievienot no sevis, es dzirdēju daudzas lietas, bet mani tiešām kā arī vadītāju diezgan palielā uzņēmumā satrauc tieši tās nākotnes tendences. Mani satrauc tas, ka es mēģinu vienmēr latviskot threads auklā lasu, kā cilvēki citam iesaka, kādus medikamentus lietot, lai justos labāk. Tas man šķiet ir arī viena tāda biedējoša tendence, ka cilvēki paši viens otram iesaka, ko lietot, lai justos labāk. Man liekas, ka tas jau ir tāds galais risinājums, un mums vairāk vajadzētu ar līdzcilvēkiem sarunāties, ko mēs varam darīt un mainīt savā ikdienas paradumu līmenī, lai nenonāktu līdz tā vajadzībai kaut ko lietot. Un, šis ir noteikti mans, droši vien tas takeaway, vairāk rūpēties gan par sevi, gan par tiem līdzcilvēkiem, pajautājot, kā tu jūties, vai mēs varam kaut ko paveikt kopā, lai tas nebūtu tik grūti, un vai mums vajag kaut ko kopīgi arī atrisināt. Jā, paldies visiem mūsu runātājiem. Uztaisim kārtīgs aplausus. Tagad gan es jūtu, ka visi ļoti ir, jau grib iet pusdienās, tāpēc dosimies lejā. Tad, kad dosieties lejā, tad būs jāiet uz recepcijas pusi, tā kā, lai jūs neaiziet uz brokastu vietu, tā kā dodamies restīvi, no lifta izkāpjot pa labi. Tāpēc, jā, vēlreiz paldies Martai, Intai, Ivaram, Ivetai un Lindai. Uztaisim viņiem kārtīgs aplausus. Jā, visiem labu apetīti un tiekamies pēc stundas.